diskvalifikētais braucējs. Ilietu Lietuvi pirmo no Kalāriem un otru. Un tie, kas jau no tagad priekšā, ka nepareizi ir izbrauca trasi, līdz ar to diezgan mēs redzēsim viņu virā. Un līdz ar to laikam vadītājs jau. Ļoti labs ātrums, bet tomēr disciplīna. Ieskait braucējām Maksim, un arī nedaudz atpakaļ. Un reku Kārlis gandrīz sašuvāt, bet tu salācās, jā, viss kārtībā, reku iet, aktīvi iet. Man gan diemžēl nav pārvietām dalībnieku saraksts, tāpēc man nav informācijas par otru dalībnieku, kas tur tagad spolē, tā kā negudrus, bet nu. Forši un var uzgabilēt galu galā. Jā, reku man biedrs te no augšas saka, ka šitie esot treniņi tikai, bet nu katram pa vienam treniņam un pēc tam sāksies laikam tur tā kā īstā bomba. 8 līdz zinēju un aiz viņas sāko BMW M3. 3 lītra arī būtu arī 286 dzīves spēku un skatīsimies, salīdzināsim. Tā ir pārstāvīt un sākam, bet tas, es domāju, nevajag viņiem dažnāt attiecības. Bet Edvards mums var pārlietās turpin trenēties, tā kā skatīsimies, kā viņiem ies ieskaitē. Tātad neliela informācija skatītājiem. Tie, kuri uzlīduši tur uz jumta, lūdzu nokāpjam pēc iespējas ātrāk nost. Uz jumta mums sēdēt ir aizliegts, tam ir domāts tribīnas un vispārējais. Un trasē mums ir atkal Fondiņš ar BMW. Pa priekš Sārkens Fondiņš Sieriņš un aiz viņu sēko BMW 3. Vēl viens ziņojums tiem, kas sēž uz jumta. Lūdzu, rādīmies nost. С ним поедет. Он же только учится. Для 16-летнего пацана это хорошо. Смотри, он нормально идет повороты. Numurs 21, bet uz sākas meklē 26.
Šī braucēja brauc vēlreiz, tumša, nu jau krāslaina trase. Ancis ļoti ietur distanci, Kompatiņš priekšā jau izbrauc no trases un paķer nedaudz smiltiņu. Un Ancis mierīgi, pavisam mierīgi sēko Kompatiņam, kas pa priekšu cīnās. Kompatiņš nezaudējot ātrumu tuvās lielajām līkumam, skatīsimies, vai viņš tikpat pārliecinoši dosies pirmajā līkumā lielajā. Un jā, ļoti un zaudēja Ancis Anslīdi, bet День.